Viņai patika ļoti muzika. Nu pašam mazom bērnības dīnam. Kā es skrieju uz darbu, mama sēdā ar tu bērnu, to jai lika jūs vādara, skanda no savus latgalīšu dzīsmēņus. Asmeiteņa kai buļceņa dzīvoju bez bādu, komercitis pilru likās, pa priekšu grūzījus, asmeiteņa kai buļceņa dzīvoju. Jie sacījās, esmu visa babā. Skola, jai neizrodīja, lai jai būtu tī baigo dzīdotoja. Mēs pat tā klases biedri vispār nezinu, ka jai dzīt. Par to, ka, kad izgoja pirmo kasete, zinu, ka jai īraksta, ka jai būs tie kasete. Kad es sacīju tī draudzeņam, saku, ot, jai tuļņās izies kasete. Viņa iz manis skatījās, kā jai kasete, kurā brīža viņa raksta. Manuprāt, tās idejas viņai bija neapsīkstošas līdz pēdējiem brīdim. Tā kā tur bija, kā vai to saka, spēta krakt. Viņai bija ko teikt. Gan teksti, gan mēs jau brīnījāmies, kā var kaut kādus novēlējumus uz kasetes, uz diska uzrakstīt vēlējumu. Vienmēr lasi tā kā kaut kāds ģeniāls salikums, ģeniāli dzēja tur romāns. Varbūt tavā kuplā biezā vārdā slēpjas mākslinieka fenomens no dvēseles, bet varbūt tas no tavām rokām slīptais līdz. Wow. Katrs no 9 albumiem ir viens dzēvis pūsmas, izskaitot arī latgalīšu. Par to jau tas materiāls arī dzēvoja, par to jau arī tas materiāls radiostacijos dzēvoja, ka tas materiāls ir gan ļoti daudzveidīgs, gan ļoti spiecīgs. Katrs tajā muzikā var atrast smeltīs to, kas viņam pateik. Cik es jau zinu, cik es jau atceros, cik es jau tagad redzu tādu, kā eistu latgalīti ar plašu sirdi, dvieseli. Lūdzu, nāci, aiet pie maņa munā sātā, koč jūs arī aizikņa visa Latgala. Es bijusi, esmu un es būšu, un tā tam būt, kā Liepiņš teica. Mēs aplausus mūsu mīļai Aijai! Uz sauli nelīdotās pār.